Tas ir jāsaka, diemžēl ne visi brauks. Daļa komandas mums sagaida tie, kas Ziemeļamerikā kā pievienosies tur, un tad mums ir praktiski pamat sagatavošanās daļa ir jau tur Kanādā. Tālāk nopietnāks runas jau tur. Paši ziniet, kāpēc es to gribiet. Kur mēs braucam un ko mēs spēlēsim, tā kā fans. Tā būs galvenā hokeja skatot un neko citu nevar pateikt. Un visi uz viņu grib tikt. Visu lielākā tempā. Reāli spēles tempam ir jābūt. Mēs nevaram staigāt. Izej bišķiņ pretī, savādāk, ja tu paliec iekšā, no tāda punkta tu pat bišķiņ pārliekot, tev tālais vaļā ir. Nil, tev jāslēdzās iekšā. Tu visu laiku pēc katras ripas tu domā, kas nākošais. Uzreiz reaģē. 2-0 Rīgrupa metieni, bet nav ne uzbrucēja, ne aizsargi. Mēs visi tur to darām vienu un to pašu. Jā, temps! Jā, treniņu process Rīgā ir noslēdzies. Mēs aizdījām 4 treniņus Rīgā. Ļoti īsts laika periods. 20 kandidāti tur uz vietas. Treneriem nācās pieņemt grūts lēmums, lai saprastu, kur no Eiropas tad dosies uz Kanādu. Esam Parīzē. Ilgs ceļš priekšā, bet pats labākais sekos. Teikšu tā, bija labākais ceļš, kāds mums ir bijis uz Kanādu, jo bija 2 iepriekšējās reizes, kad mēs lidojām ar komandu. Vienreiz mums pazuda 5 spēlētājiem formas, neatnāca neviens nūjas. Edmontonā mums neatnāca neviens nūjas vispār. Arī 2 reizes bija tā, ka neatnāca nūjas un neatnāca formas, un tad nācās risināt daudz problēmas. Tad jāsaka, šoreiz mums bija ļoti labi saplānots ceļojuma maršruts. Lidojām caur Parīzi, no Parīzes uz Ottavu, tikai viena pārsēšanās, un par laimi visas somas atnāca. Tas jau priecē, un esam nonākuši mūsu treniņu nometnes mājvietā Arnpriorā un turpinām mūsu gatavošanās pasaules čempionātā.